Sveiki visiem! Šodien tāds neparasts gadījums golfiņš. Normāls golfiņš. Saimniekam ļoti mīļš. Grib saglabāt. Problēma ir ar spārnu. Spārns tiks nomainīts jauns, bet ir izrūsējis slieksnis. Viņš lāpīties it kā negrib. Viņš grib mainīt uzreiz pilnu visu slieksni, Tātad man nopirkts ir tātad praktiski pats viņš atveda slieksni, Visā pilnā garumā. Tas nozīmē, ka es ņemšu durvis ārā, ņemšu arī spārnu nost, lai varētu kvalitatīvi sataisīt šo te stūri, Tad spārns tāpat iet uz maiņu, vienojamies, kas noņem spārnu, viņš tikmēr sameklēs jaunu, nokrāsos, varbūt es sagatavos, skatīsimies tālāk. Bet citos gadījumos es varbūt būtu metinājis pa šo te līniju, Bet šoreiz urpšu nost mainīsim pilnu slieksni, jo cilvēks grib braukt ilgi un dikti, jo motors ir jaudīgs, pats Golfs ir vesels. Grīde ir ļoti labā stāvoklī apskatījos, tā kā ir iespēja visas saglābt, laicīgi kvalitatīvi. Kā man tur mēģināšu uzfilmēt. Sen neesmu, pilno slieksni, neesmu sen, man liekas, gadus kaut kādas 5 vai 6 nebūšu mainījis. Lāpījis, bet, esmu uztutējis uz savu pacēlāju, šādā te augstumā, lai es varu brīvi cilāt uz augšu un darboties. Tātad, kā mums tā jau darba gaitā parādīšu. Tā, pirmā tūra ir, esmu jau aturbis vaļā, izmantoju šādu te zādi, tā sakot renovatoru, protams fleksis. Pamatē man šāda te frēzīte, speciālā frēze, ko urp punktmetināmos. Ražotājs tepat internekārā toptos, kādam interesē, īstenībā diezgan kvalitatīva. Tagad jāatgriež te ir, jānoņem rats, jāatgriež aizmugure vaļā, paspāne, tad droši jānoborē apakšā. Tik traki jau nemaz nebūs. Gali būs jāpieremontē, jātais no rokas. Te jau mums ir ielāps likts, te arī gals būs jākonstruē no jauna. Neko darīt. Mēģināsim kaut ko darīt te lietas labā. Bet, kopsumā nebūs tik traki. Apmēram tā. Tad druskai oriģinālos punktmetināmos daudz labāk ņemt nos nekā pēc tam metinātos.
Tā. Nu tā, padrusciņai. Tik daudz jau ir nost. Izskatās tīri labi. Rūsu bišķi notīrīsim, uzliksim brunoksus. Droši, ka metināsim pa šito šūju. Tik tālu negriezīsim. Leķis ir labs. Un kanta ir oriģinālā. Liksim te klāt. Pārējo, jā, liksim veselu. Nu tā apmēram, darbojamies. Nu, tā tad praktiski pēc 3 stundu darba man ir skats šāds te. Leju arī novorēju, ko varēju, nav tik traki. Gali būs jātaisa no rokas. Domkrata vietas vēl ir kustīgas. Jā. Notīrīsim rūsu. Nu, te arī būs stūris jātaisa. Nu, nav varianta, te būs jātaisa stūrītis jauns. Čaukst. Nav tik traki. Viss it kā ir ļoti labi izskatās. Jā. Gan no apakšas. Viss ir taisni. Tagad jāuztaisa šitie te gali no nulles. Tie no rokas jātaisa. Jā. Te arī izpuvis bija. Bet nu izskatās labi. Te kanta pēc tam atlocīsies. Šeit ir uzvalcēta maliņa palaists apakšā, te praktiski ir gandrīz gluds, samitināsim, noslīpēsim tad špakteles minimāli, mitrums tek pāri, tā kā iekšā sūkties arī nevajag, ja? Tā kā visam jābūt labi. Nu šeit arī īstenībā sanāca diezgan labi viss stūris, te arī gluds, taisnis, diezgan stingri, ļoti labi. Nu ko, apmēram šādi te. Nu tā, lūk, arī jaunā Vevor ierīce man noderēja. Vajadzēja vītni ielikt priekš spārna. Nu ko, pa skaisto. Nu tāds man tagad ir iznākums. Tā, stūris ir iekšā. Cik varēja noslīpēju. Metinājums, ja. Slieksnis. Noslīpēju. Tātad gals. Jā, atjaunots. Sliekšņa apakša.
Apmēram. Tālāk. Tā. Nu, tāds rezultāts. Šūju vietas nopūta ar augsto cinku. Tas sakot, klienta vēlme pēc iespējas labāk. Nu, tagad slēgties stūri jāapstrādā ar šūju masķiku. Nu, tad tālāk jāskatās, kas notiksies. Es saprotu, ka šī gadījumā pārējos darbus klients veikts pats. No manis bija tikai metināšana. Nu tā, ja kādam vajag, dodiet ziņu. Tā tad finišs gatavs atdot klientam. Jānolaiž lejā. Tā te man izskatās. Protams, klients vēl mainīs spārnu un krāsos. Mans uzdevums bija sametināt. Nu, tā man sanāca.